9:00. Labrīt visiem! Sākam kārtējo sociālo izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejas sēdi. Šodien sēdē piedalās 7 no 8 dalībniekiem, attaisnojoši iemeslu dēļ. Darīja zinām, ka nepiedalīsies Maija Spule. Lūk, šodien darba kārtībā ir vesels viens jautājums par konkursu jauniešiem Stikla iecere 2025. Tātad tas ir Līvānu stikla un amatniecības centra konkurss. Varbūt uzreiz dosim vārdu arī Ilzei. Ja? Tad mums tāds konkurss jau notiek 2 reizes noticis. Un pamatdoma ir tāda, ka mēs izsūtam šos konkursu nolikumu mākslas skoliņā. Mēs, paredzēts ir priekš jauniešiem. Un izsūtām, teiksim, skolām, mākslas skolām patiesībā var piedalīties jebkurš jaunietis, tam ir vēlme, teiksim, izveidot tādu skici un iesūtīt mums. Un iesūta skices tieši par stiklu. Stikla ir doma, ka viņi veido stikla izstrādājumus, domā par tiem, bet galvenā prasība ir tāda, lai viņš būtu iespējams viņu izgatavot. Teiksim, tīri tehnoloģiski, tāpēc mēs arī nolikumam pievienojam saites, kur var apskatīties pašu, kā tas ir stikla pūšanas tehnoloģija, kas tas ir, kā tas notiek, ka var ar to iepazīties. Un, protams, arī uzdot mums jautājumus, teiksim, ja ir vajadzība. Un saņemot šos darbus, tad notiek izvērtēšana. Parasti mēs žūrijā pasaucam stikla māksliniekus, kas arī skatās, teiksim, un tad ir 2 uzvarētāji 2 vecuma posmos, ir jaunākiem bērniem un vecākiem bērniem, tomēr atšķiras viņiem tās iespējas un, teiksim, varēšana, bet piedalīšanās ir no 13 gadiem, ka visiem maziņiem tas nav paredzēts, tāpēc, ka, tomēr ir jābūt zināmām prasmēm, lai izdomātu, tādu stikla izstrādājumu. Un nolikumā ir paredzēts, ka šie 2 jaunieši tad saņem balvā tādu iespēju, ka viņa izstrādājums tiek arī izgatavots. Viņš brauc šeit kopā ar skolotājiem, brauc ar vecākiem pie mums un stikla pūšanas darbnīcā, stikla pūtēji, tā kā teikt, viņš sadarbībā un parādot tā kā liels mākslinieks, teiksim, ja tas viņam ļoti patīk, jo viņš kā dizainers, teiksim, stikla, tad viņš stāv blakus un stikla pūtēji viņam jautā, teiksim, kāda ir viņa iecere, ko te viņš īsti ir vēlējies panākt, un tas viņiem ļoti patīk. Tas tāds viņi ir sajūtas kā lieli mākslinieki, dizaineri, un tad arī šis izstrādājums top viņa acu priekšā, un gala rezultātā viņam tiek arī uzdāvināts. Tā ir balva, ko viņš saņem par šo teiksim, piedalīšanos konkursā. Un mēs esam sapratuši, 2 gadus ir noticis šis konkurss, mēs esam sapratuši, ka tā ir ļoti laba reklāma arī mums, jo par mums uzzina skolas, tādā veidā uzzina brauc pēc tam ekskursijās, pie mums ierodas, jo arī attiecīgā vidē, teiksim, par šo balvu tiek pareklamēts. Parasti skola, teiksim, arī, teiksim, viņi izliek pie sevis un, kā reklāmu un parāda, teiksim, un pastāsta, protams, arī sociātīkli, teiksim, tam kalpo, tāds labs reklāmas platforma. Apmēram tā doma. Un, tas, principā, pamatdoma ir, kā es saku, iesaistīt jauniešu savus tādā procesā, kā teikt, turpināt stāstīt šo stāstu par stiklu, stāstīt par stiklu kā materiālu, lai ir tāda izpratne, piesaistīt, teiksim, uzmanību, teiksim, šai, kā teikt, senajam amatam un arī, protams, arī Līvāniem. Piedalās no visiem novadiem ir iespēja. Pilnīgi no visas Latvijas. Mēs sūtām pa visu Latviju. Mums ir piedalījušies tiešām, principā no visas Latvijas. Gan no Ventspils, gan no Rīgas puses, gan līvānieši. Pagājuši gadu, piemēram, vinnēja no Līvāna. Tas ne pagājuši gadu, bet pagājuši reizi. Tas bija pagājuši gadu, mums nenotika. Cik tu kopējais dalībnieku skaits vai to skiču skaits jums ir? Ļoti dažādi. Katru gadu kaut kas savādāks, teiksim. Pagājuši gadu bija apmēram 60 skices iesūtītas. Ne pagājuši reizi, vai to pagājuši gadu Ne viss droši vien ir realizējams, vai? Jā, ir atkrīt kaut kāds, uzreiz ir saprotams, ka atkrīt kaut kāds, bet, viena meitene, kas mums, piemēram, no Reizeknes mākslas vidusskolas, Renāte Dimpere, viņa piedalījās 2 reizes, un 2 reizes arī saņēma šo balvu, un viņa tagad turpina. Principā viņai tas tik ļoti iepatikās, ka viņa turpinās par stikla dizaineri ies tālāk, teiksim, uz mākslas akadēmiju mācīties.
Tā ka viņi jau izmēģināja to, viņi jau ir uztaisīja arī Spati jau brauca kopā ar skolotāju nomāt darbnīcu, lai taisītu savus darbus vēl arī bez šī konkursa, teiksim. Un tad tāds tā kā, vismaz vienu stikla mākslinieku esam ar to izaudzinājuši. Jau tādu nopietnu, teiksim. Un tad žūrijā, kas ir? Žūrijā mēs parasti pieaicinam Aidu Rodčenkovu, Ludmilu Safronovu, bijušās Līvānas stikla fabrikas mākslinieces. Tad mēs arī paši esam Kristīna Litkova, un es arī personīgi parasti mēs piedalāmies. Un, protams, arī stikla pūtēji, tāpēc, ka viņiem ir jāsaprot, vai ir iespējams to uztaisīt. Jo tas ir ļoti, galvenais, var teikt, faktors tam, jo viņiem jau būs jārealizē, vai tas vispār iespējams. Jo idejas ir ļoti dažādas, ir tādas, kuras, mēs vienkārši, varbūt viņas ir realizējums stiklā, bet pie mums nav iespējams realizēt mūsu darbnīcā. Mums kaut kādu tīri. Piemēram, kas ir tas tāds nerealizējumais, ko, teiksim, mēs nevaram uztaisīt, vai nav iespējams uztaisīt, ko bērni sazīmējuši vai saskicējuši? Ļoti, tā man grūti tagad tā izdomāt, teiksim, ja tas ir kaut kāds, piemēram... Tas esat formām kaut kādām tieši? Jā, ja ir vajadzīga forma, ja ir vajadzīga, varbūt viņam ir paredzēts kaut kāds slīpējums, teiksim, ko mēs arī neveicam, vai viņi, piemēram, saliek ļoti sarežģītas formas, dažādas burbuļus, tur, teiksim, ja tu saproti, ka viņus nevar, piemēram, tos burbuļus savienot, teiksim, bez līmēšanas, tā kā tīri izpūst. Varbūt viņus var uztaisīt, ja tu viņus līmē. Teiksim, kaut kā, tur kāds stikla mākslinieks to izdomātu, kādā veidā to uztaisīt, bet tieši tā, lai uzreiz uz sitienu uztaisītu, tā nav iespējams. Bet stikla pūtē arī viņiem ir bijis arī izaicinājums. Atceros, pirmajā gadā, kad mums bija konkurss, tad viņi savienoja divus traukus karstā veidā. Tas bija, tā kā jaunietim bija tāda ideja, teiksim, un tas pēc stikla pūtēm tas bija pamatīgs izaicinājums, teiksim, tā kā ielikt vienu trauku otrā karstā veidā, lai tas uzreiz būtu gatavs. Tā, teiksim. Uztais arī kaut kādas, varbūt, formas, kas ir, kaut kas, piemēram, pagājušais, man liekas, bija tāds kā vilnis ar putām. Tur ļoti jāpiedomā. Protams, ka viņš ir izdarāms, bet tas atkal nebūs tās pāris stundas, teiksim, ja tas jau ir tad, tam stikla pūtēm ir lielai komandai jābūt, kas var vienkārši karstā veidā to visu ātri izdarīt. Un tad tas gala rezultāts, kas ir tur uzvarētājiem, tad tas stiklas izstrādājums, kur viņš paliek? Viņš tiek uzdāvināts šim uzvarētājiem. Uzvarētājiem. Jā, viņš saņem kā viņa kaut kādu patentu var atpirkt vai kā, lai, teiksim, ražot. Nē, mums ir tāda, tajā nolikumā arī tāda norma, ka mēs varam izmantot šīs idejas saviem izstrādājumiem. Šīs iesūtītās idejas mēs drīkstam izmantot. Tikko bija kultūra devā par stikla mākslu. Ļoti interesants raidījums, ja redzējāt. Un tad es arī tā aizdomājos, ka mums ir pūšana, bet tā pūšana tikai viena neliela daļa vispār no stikla mākslas iespējām. Tur tā krāvumu tehnika ļoti interesanti, kur stāstīja tas jaunais mākslinieks un cik ļoti dažādas, vai ne, un cik lielformātīgas vispār var būt tās stikla mākslas izpildījums. Jā, Ingai viņai jau arī mūsu, tai stikla māksliniecei arī ir cita pavisam tehnika. Kalsē formā, jā. Tāpēc, ka tā stikla pūšana patiesībā šobrīd ir unikāla, tāpēc, ka viņa nav pieejama. Latvijā mēs esam šobrīd vispār vienīgie, ja Juris Dunovskis atver darbnīcu uz kādu mirkli, tad pie viņa viss var teikt. Tas amerikānis, kas to krāsnī būvēs, arī stāstīja arī tā mākslinieks, kad arī viņai, un pat šobrīd arī viņš Ukrainā. Jā. Šobrīd vēl arī stikla krāsnī. strādā, bet īstenībā, bet sanāk tā, ka tas amerikānis tiešām te Latvijā tās krāsnes uztaisīs ļoti vairāk. Tāpēc, kad arī, laikam, nav jau tik daudz nemaz to tādu meistaru, kas to var izdarīt pasaulē. Jā. Tāda tipa, teiksim, ka tas ir studijas variants, teiksim, tādas, tā. Tas ir diezgan, kā es saku, ļoti šaura niša tā stikla pūšana ir. Maz ir to stikla pūtē, maz ir to studiju, maz ir, teiksim, tādu mākslinieku, kas strādā šajā tehnikā. Un tāpēc arī mākslinieki tad izdomā visāds variants, kā viņi vēl var ar stiklu strādāt, jo nav iespējas tāds pūs stiklu. Bet labi, ka jūs ar šo konkursu arī tā kā vairojat arī jauniešu vidū to Tāda ir tā pamatdoma. Un arī piesaistāt vecos māksliniekus, kurus arī neļauj aizmirst, tā kā, lai viņi tur sinerģijā kaut ko veido. Man liekas, ka tas ir ļoti labs variants, kā, teiksim, to sasaistis ar tiem vecmeistariem, kā saka, un to jauno paudzi uzturēt dzīvi. Tad tas ļoti Šogad mums ir arī izgājusi projekts Stikla sajūta. Tas ir mums, tā stikla ir ar jauniešiem. Stikla sajūta ir atkal jau pieredzējušiem profesionāliem māksliniekiem.
Un arī būs 10 stikla mākslinieki, kuri rezidences viņiem būs 3 dienu garumā. Viņi tad arī iedvesmojoties stikla muzeja kolekcijā radīs savus jaunos autoru darbus. Un tāds projektiņš jau mums vienreiz bija. Šitas ir otrais gads. Nākošie, kā teikt, 10 mākslinieki, un tas sanāk, ka mūsu mūsdienu stikla mākslas kolekcija papildināsies vēl ar 10 autoru darbiem. Un tāda jau būs jau mums 22 mēs tā ceram. Rezidenču ideju pie jums vēl griezīsies mūsu plānošanas nodaļa, jo ir tur vēl viena iespēja projektiņā nelielā. Jā, viņi jau runā. Jā, runāja. Paldies. Tā nu virzam uz domas sēdi, ja? Paldies, vienbalsīgi. Ko visi jautājumi izskatīti varbūt?